Tas jaukais, mīļais pavasars un mājas, jā, protams, piemērot apģērbjamies, mēs staigājam pliki, neuzturamies caurvējā, bet neaizmirstiet, kāds gadus atpakaļ mēs visi sākām kaut kur ļoti skriet, un tad šobrīd pat laika apstākļi mūs pietur, lai mēs neskrienam. Kā tad var to pavasari izbaudīt? Bijām sestdien Priekulē, dārzniecība izrādās, ka tur tirdziņš, un satiku, ka man patīk tikties ar tiem, kas ir tie zinātkāriem. Nu, tie, kad nav ļoti jauni, tur tā kundzīte varbūt kādu gadiņu jaunāk, man bija, bet viņa no kolekcija dārza bija izaudinājusi stādiņas. Es kārtīgi sapirkos, paldies viņai, viņa man arī kaut ko uzdāvināja, paldies. Un dabūju metas sekvoju. Mums ved no ārzemēm tos stādus. Un tagad man ir, jā, tas ir skujiens no Ziemeļamerikas. Tur tas sasniedz pat 40 metru augstumu. Nu to, cik augstu viņi izaugs, es vēl ilgi dzīvošu, kaut ko jau pieredzēšu. Un tagad es viņu pārstādīšu lielākā podā, likšu bēbīšu dobē, lai aug. Es tā čubināju Serbijas eglītes, kuras nopirku maziņas, un tagad man viņas ir tādas, un es stādīšu paliekošā vietā, lai man aiztur tur to ventiņu vēju, kas te pūš šķērsām. Nu tā ir tiem, kas pie jūras dzīvo, starp jūru un ventu. Pūš tie vēji kārtīgi. Tāpēc mēs kurzemnieki esam diezgan skarbi. Bet ja mēs kādu mīlam, tad mēs mīlam. Ja mums kas patīk, tad mums tiešām patīk. Bet ja kāds der pāri musējiem, tad var dabūt ar to skarbo kurzemnieču mēli. Jā, bija man izdevība. Tur jau tā lieta, ka nevajag staigāt sakņukpušiem, vajag taisnu muguru, plec uz atpakaļ. Vajag ignorēt tos čabiņus, kas tā čab un čabina, kuriem it kā ir viedoklis, un mums it kā agrāk bija ļoti bail no tā viņa viedokļa, ja viņi tādi skaļi, bet viņi tikai čabiņi un nekas vairāk. Mēs tādus vairs galvā neņemam. Un ja paskatās uz šiem cilvēkiem, jā, šobrīd izmantojot internetu, viņi čāba tā, ka šņakst. Bet kas gan viņi paši ir? Grēvuli, ka nevar acīs pateikt, tikai aiz muguras. Jā, tā var iznīcināt cilvēku, kurš garīgi nav tik spēcīgs, bet ja mēs kopā tos savējos aizstāvam, tad mēs aizstāvēsim arī. Un tur nevajag ne ar dakšām un izskaptīm iet. Tur pilnīgi pietiek, ja mēs kopā varam pateikt, nē, tā vairāk nebūs. Un tā priecīgā ziņa, ka tā vecā sistēma brūk, tāpēc jau mēs redzam šīs stulbības, muļķības, kas tik nenāk ārā tiem vecās sistēmas produktiem, tie, kas pa augšu tur grozījās, vienalga kurā zemē. Tas ir stulbi, tas ir smieklīgi, un tur vajag humoru izjūtu, lai šo laiku izturētu. Turieties, mīļie! Vēl saulīt un kosmos uz mums iedarbojās, un būs tādas dienas. Nu tad nelauziet sevi, ja jums tādā dienā liekas, ka jūs gājuši gar zemi, tad labāk paguliet. Es arī šodien pagulēju. Rīt arī ir diena. Bet ja jums ir sapnis, ejiet solīt pa solītim pretī savam sapnim. Tikai jums par to nav visiem jāstāst. Nevajag. Un esiet tik mīļi, nelieciet internetā savus bērnu un mazbērnu bildes. Vai nu visai pasaulē ir jāredz, ko jūs ēdat? Noteikti jau, ka nē. Un tas tās smukās bildes jau nenozīmē, ka tiem bēders tur ļoti priecīgs par to smukumu ir. Jā. Vajag jau tā arī dzīvot, lai galviņi būtu apmierināti, lai puncītim labi. Un lai ko podā būtu, ko ilgt. Arī to vajag. To visu var pastāstīt arī savādāk, es arī to protu. Sabalansēts uzturs tas saucās.
Un nedomājiet, kad smagu darbu darot, vajag daudz gaļas ēst. Var arī zirņu putra uzēst, zirņu zupu arī. Ne jau gaļā tas spēks. Spēks ir galvā. Un spēks ir mīlestībā un priekā. Dzīvojiet savu dzīvi. Liekties mierā par to, ko tur runā citi. Mēs neņemam galvā. Un tad jūs varēsiet vecumā kā es, izbaudīt, priecāties par to, ka esmu veca. Arī tas ir skaisti. Nevis censties 50 gadniekiem būt jauniem. Tas ir muļķīgi un smieklīgi. Neesiet lūdzu smieklīgi. Esiet drosmīgi. Pieņemiet to, kas ar jums notiek. Un tad jau nemaz tik traki nebūs. Nelieniet jauniem pa priekšu. Nemāciet viņus. Viņiem arī savas kļūdas jāizdara. Un viņiem pašiem no savām kļūdām jāmācās. Jo vairāk jūs jaucaties iekšā, jo vairāk viņiem ragi augs, viņi spītēsies un būs vēl vairāk nepatikšana. Dariet kaut ko citu. Novērsiet domas. Un ir jau uz ko skatīties, zied ievas. Un tas ir fantastiski. Kā ievu koks. Tik ātri aug, bez šķērēm, bez zāģa. Tik skaists ir augums ievai. Un kā viņas zied. Nu, vai tad vajag braukt uz Borneo? Uz Taizemi? Kad skaistāk pabrauciet pa Kurzem, par to zaļumu, kas tevis apkārt, kur ir tie kalniņi un leņas ne tikai vidzemē, mums arī nav. Protams, zemgala ir tāda bļoda. Skaisti, bet es tur savā laikā praksē biju un gandrīz noslāpu. Man tur nebija ko elpot. Man vajag to vēju, vajag to vēju. Jo viņš izpūš no galvas visas tās muļķības, kas tur grib līst iekšā. Dzeniet projām tās stulbās domas. Un tās sliktās arī. Un kas tur paliks pāri? Prieks par sevi. Tātad mīlēt sevi. Kāds gribēs teikt, tas esot grūti. Nelietojiet vārdu grūti, tad jau tik grūti nemaz nav. Bet pamēģiniet. Pirmais bauslis, mīlot sevi, ir teikt nē tiem, kas grib jūs izmantot. Esiet gudri, esiet stipri un ieklausieties, ko runā mazi bērni. Ir vērts viņos ieklausīties. Lai jums izdodas saglabāt to prieku visu mūžu. Bez demences jums novēlu. Tas nozīmē, ka smadzenes ir jātīsta, ka visu laiku ir kaut kas jāmācās, viss kaut kas jauns ir jāuzzina. Un ne jau to dzelteno preci, tas svešās dzīves, ne jau tas ir kaut kas jauns. Kaut kas jauns, tas nozīmē par to pašu dabu Latvijā, par tiem pašiem putniem. Mums viss ir iedots šai dievzemītē. Mums tik jābūt pateicīgiem. Būsim pateicīgi par to, kas mums ir. Atā!